Krievija atkal ir uzbrukusi Ukrainas enerģētikas sektoram. Uzbrukumi ir izraisījuši ārkārtas elektroenerģijas atslēgumus vairākos reģionos, tostarp galvaspilsētā Kijevā un tās apkārtnē. Ukrainas pilsēta šorīt tiek pakļautas jauniem raķešu triecieniem, kamēr Maskava atzīmē uzvaras dienu, Krievijas nozīmīgākos valsts svētkus. Mēs sākam Kijevā. Harkivas pilsēta jau ilgu laiku tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem Vladimira Putina mērķiem. Kā otrā lielākā pilsēta Ukrainā, kas atrodas tikai 30 km attālumā no robežas, tā bija viena no galvenajām pilsētām, ko Krievija centās ieņemt 2022. gada iebrukuma laikā. Lai gan pirmais mēģinājums neizdevās, Kremlis nekad nav atteicies no vēlmes kontrolēt šo reģionu. Patiesībā vissvarīgākā Krievijas uzbrukuma plāna daļa 2022. gada pavasara-vasaras periodam bija vērsta tieši uz šo fronti. Viņu mērķis bija izveidot buferzonu ap Volčansku. Saskaņā ar Reuters un vairākiem rietumu militārajiem analītiķiem, Krievija vēlas aizsargāt Belgorodas apgabalu no Ukrainas artilērijas un dronu uzbrukumiem, vienlaikus pakāpeniski tuvojoties pozīcijām, no kurām varētu apšaudīt Harkivu. Putins uzskata, ka ja izdosies ieņemt mazo Volčanskas pilsētu, būs vieglāk uzsākt sauszemes uzbrukumus pilsētai. Tāpēc Krievija ir gatava maksāt lielu cenu. Kopš 2025. gada beigām viņi reģionā ir sakoncentrējuši lielus spēkus, tostarp 69. motorizēto kājnieku divīziju un labi zināmās Kadīrala akmatvienības. Viņi izmantoja mazu grupu infiltrācijas taktiku un nepārtrauktu artilērijas spiedienu, lai izsmeltu Ukraiņu spēkus. Šai stratēģijai ir 3 mērķi. Pirmais – neļaut Ukrainai pārvietot spēkus uz Doņetsku. Otrkārt – iegūt jaunas teritorijas Harkivas apgabalā. Treškārt – parādīt Krievijas televīzijā, ka viņi veiksmīgi aizsargā savas robežas. Taču no 2026. gada aprīļa līdz maijam Ukraina apgrieza situāciju, veicot spēcīgu pretuzbrukumu. Volčanska, kas atrodas tikai 5 km no robežas, vairs nekalpoja kā ceļš Krievijas virzībai uz priekšu, bet gan kļuva par asiņainu frontes līniju, kas izjauca Kremļa aprēķinus. Šī izrāviena galvenais varonis bija Ukrainas Nacionālās gvardes 23 triecienu bataljons. Neskatoties uz sarežģīto reliefu, viņi veiksmīgi attīrīja Krievijas aizsardzības pozīcijas. Saskaņā ar oficiālajiem paziņojumiem šī ir pirmā reize vairāku mēnešu laikā, kad Ukraina, kas ilgu laiku bija aizsardzībā, ir uzsākusi nozīmīgu pretuzbrukumu šajā reģionā. Lai saprastu šīs misijas grūtības, iedomājieties, kā izskatās kaujas lauks. Volčanska ir sagrauta vairāku mēnešu kauju dēļ, apkārtne ir pilna ar mīnām, izpostītas sēkas un droni, kas vienmēr novēro no augšas. Šādos apstākļos uzbrukt ir daudz bīstamāk nekā aizsargāties, jo ienaidnieks tevi viegli var pamanīt un trāpīt. Pulka izplatītajos video redzamas Ukrainas vienības, tostarp daži ārvalstu brīvprātīgie no Latīņamerikas, kas cīnās biezos mežos un sagrautās mājās. Rezultāts – Ukraina ir gūsi liela progresa apkārtnē. Staricija atrodas tikai 4 līdz 5 km attālumā no Krievijas robežas. Tāpēc Ukrainas karaspēks tagad atrodas trieciena attālumā no Krievijas robežas. Šīs ir Maskavas lielākās bailes. Šādā tuvā attālumā Ukrainas artilērija un droni var tieši novērot un uzbrukt otrā robežas pusē. Buferzona, par kuru Putins sapņoja, šķiet ir kļuvusi par lielām lamatām viņa paša armijai. Tāpēc, kad Ukraina attīra šādu teritoriju, viņi ne tikai iegūst zemi. Viņi samazina Krievijas spēku slēptuves, vājina to aizsardzību un piespiež tos atkāpties uz grūtāk aizsargājamām pozīcijām. Virzienā uz Vilča Ukrainas puse arī ziņoja, ka viņu spēki ir pietuvojušies ciema apkārtnei un atguvuši dažas pozīcijas Volčanskas dienvidaustrumu daļā. Tas nav liels izrāviens, bet ja to apvieno, vēstījums ir skaidrs. Krievijas plānotā buferzona Harkivas ziemeļos nedarbojas tā, kā Maskava vēlētos. Tā vietā, lai viņi nepārtraukti virzītos uz priekšu, viņi ir spiesti aizsargāties, atkāpties un pārkārtot savas līnijas. Un tas nenotiek tikai Volčanskā. Citās ziemeļaustrumu frontes daļās, piemēram Kupjanskas virzienā, Ukraina arī turpina atbildēt uz Krievijas spiedienu ar mazām, bet secīgām pretuzbrukumiem. Jo, lai gan Krievija apgalvo, ka tā tās kontrolē, joprojām ir sektori, kuros Ukraina atrod iespējas uzbrukt, atgūt pozīcijas un izjaukt Maskavas plānus.
Kamēr tas notiek ziemeļos, citās frontes daļās spiediens ir vēl lielāks, saskaņā ar neaktuāliem novērotājiem, kuri norāda, ka Krievijas uzbrukumi Doneckas un Zaporīžas virzienos joprojām ir ļoti intensīvi. Šeit var redzēt, kur Krievija vēlas koncentrēt savus spēkus tajās vietās, kas varētu pavērt ceļu dziļākai virzībai uz priekšu. Viens no karstākajiem punktiem ir Pokrovskas sektors. Šeit Krievija cenšas izmantot savas iegūtās pozīcijas, lai vēl vairāk paplašinātu kontroli pār Donbasu. Taču teritorijas ieņemšana nenozīmē automātisku stratēģisku uzvaru, jo ieiet pilsētā ir pavisam cita lieta. Tāpat arī pavisam cita lieta ir izmantot to, lai iznīcinātu visu Ukrainas aizsardzību. Pokrovskas apgabalā Ukrainas vienības ziņoja, ka tur tiek koncentrēta Krievijas bruņutehnika, artilērija un jauns personāls. Apkārt ieņemtajām pozīcijām tas nozīmē, ka Krievija gatavojas nākamajam spiedienam, taču kamēr spēki pieaug arī to vajadzīgais apgādes apjoms. Nepieciešama degviela, nepieciešama munīcija, nepieciešami remonta punkti, nepieciešami ceļi, tilti, noliktavas un izvietošanas zonas. Un šeit spēlē iesaistās Ukrainas stratēģija. Viņiem nav uzreiz jāuzbrūk katrai okupētajai pilsētai, lai apbrūtinātu Krieviju. Dažreiz pietiek tikai trāpīt kara mašīnas aizmugurē. Kad tiek trāpīts loģistikai, uzbrukums palēninās. Kad tiek iznīcināts apgādes ceļš, artilērija kļūst vājāka. Kad tiek pārtraukta degvielas un munīcijas plūsma, pat ja ir daudz karavīru, uzbrukumu nav viegli virzīt uz priekšu. Tāpēc tādas vietas kā Mariupoli, pat ja tās ir tālu no pašas frontes līnijas, joprojām kļūst par daļu no kaujas. Bet ja dronim tāla darbības rādījusa triecieni sasniedz noliktavas maršrutus un militārās kustības Krievijas līniju aizmugurē, tas nozīmē, ka Krievija nav kļuvusi droša. Un šis ir kopaina. Ziemeļos Ukraina kavē buferzonas plānu, austrumos tā saskarās ar spēcīgu Krievijas uzbrukumu Donbasā. Aiz frontes līnijām tā trāpa loģistikai, kas uztur Krievijas ofensīvu. Okupētās Mariupoles apkaimē Krievijai ir jauna problēma. Ukrainas karaspēks vēl nav atgriezies pašā pilsētā. Vēl nav pacelts karoks, vēl nav atbrīvošanas uz ielām, taču aiz Krievijas līnijām notiek kas cits. ISW norāda, ka Ukraina izmanto iznūkošanas un trieciena dronus, lai novērotu un uzbruktu Krievijas apgādes ceļiem okupētajās Doņetskas apgabala daļās. Ir arī geolokalizēti video ieraksti, kas rāda uzbrukumus Krievijas transporta līdzekļiem uz ceļiem, kurus izmanto, lai dotos uz Mariupoli un no tās. Tas nozīmē, ka Krievijas agrāk drošā aizmugures zona vairs nav mierīga. Ja agrāk kāds Krievijas šoferis varēja domāt, ka brauciens uz fronti ir drošs, tad tagad situācija ir mainījusies. Katrs kravas auto, katrs transporta līdzeklis, katrs konvojs, katra degvielas cisterna, tos var pamanīt drons. Jo fronti nenodrošina tikai karavīri. To uztur degviela, munīcija, pārtika, rezerves daļas, remonta brigādes un nepārtraukta plūsma no aizmugures rajona. Kad loģistika tiek traucēta vai aizkavēta, artilērija kļūst vājāka. Kad artilērija kļūst vājāka, uzbrukums palēninās. Kad uzbrukums palēninās, tiek zaudēts temps. Tas vēl nenozīmē, ka Ukraina kontrolē Mariupoli. Tam vēl ir tālu, bet vēstījums ir skaidrs. Pat tās teritorijas, kas atrodas okupētajā teritorijā, nav kļuvušas drošas Krievijas militārajai pārvietošanai. Un ja to apvieno ar notiekošo ziemeļos, Maskavas problēma kļūst vēl skaidrāka. Volčanskas virzienā Krievijas spēki ir spiesti aizsargāties pēc vairākiem Ukrainas pretuzbrukumiem. Pokrovskas un Doņetskas līnijā Krievijas spiediens joprojām ir spēcīgs, taču cilvēku zaudējumi ir ļoti lieli – aprīkojums un munīcija. Dienvidos droni apgrūtina apgādes ceļus aiz frontes līnijas. Tas nozīmē, ka Krievija saskaras ar problēmām ne tikai vienā vietā. Ziemeļos tiek kavēts buferzonas plāns. Centrā katrs uz priekšu iegūtais kilometrs maksā dārgi. Aiz līnijas tiek traucēta loģistika. Tāpēc pat ja ir vietas, kuras Krievija turpina mēģināt ieņemt, vairs nav tik vienkārši teikt, ka uzbrukums notiek nepārtraukti. Ir progress, jā, bet tam ir sava cena. Un jo ilgāk tas turpinās, jo augstāka kļūst cena par katru kustību. Ukrainai šobrīd mērķis vairs nav vienmēr liels izrāviens. Dažreiz svarīgāk ir palēnināt pretinieku, izjaukt viņu apgādi un piespiest viņus izkliedēt spēkus vairākos virzienos. Šeit kļūst svarīgs dronu karš. Tas neaizvieto visu gaisa spēku, taču tas spēj padarīt bīstamus ceļus, noliktavas un konvojus, kas agrāk atradās tikai aiz frontes līnijas. Mūsdienu karā aizmugure ir kļuvusi par frontes līniju, un tas ir visbūtiskākā pārmaiņa Krievijai.
Jo, ja kravas automašīnām uz Mariupolis maršruta ir jāizvairās no droniem, ja pozīcijām pie robežas ir jāgatavojas pretuzbrukumiem, un ja katra virzība Donbasā prasa lielus upurus, tas nozīmē vienu lietu. Krievijas kara mašīna joprojām darbojas, bet tā vairs nedarbojas bez šķēršļiem. Un karā, kas balstīts uz pozīcijām, apgādi un laiku, dažreiz pietiek ar vienu aizkavēšanos, vienu sabojātu konvoju vai vienu atgūtu meža līniju, lai mainītu nākamās kaujas gaitu. Kamēr tas viss notiek frontes līnijās, Ukrainas izmantotās metodes veido kara nākotni. Vovčanskas operācijā 23. trieciena pulks apvienoja klasiskās kājnieku taktikas ar bezpilota sistēmu izmantošanu. Izlūkošanas droni kartēja katru ierakumu un bunkuru. FPV droni uzbruka Krievijas pozīcijām, kamēr sauszemes trieciena grupas virzījās uz priekšu ar to atbalstu. Cilvēks un mašīna sadarbojās katrā operācijas posmā. Šis ir viens no veiksmīgākajiem aktīvās aizsardzības un lokālās pretuzbrukuma modeļa īstenojumiem, ko Ukraina izstrādāja 2026. gadā. Ukraina arī izvieto jaunas ar mākslīgo intelektu atbalstītas aizsardzības sistēmas kaujas laukā. Ar fiziskiem kabeļiem vadāmie optiskās šķiedras droni, kuri nav pakļauti Krievijas elektroniskās kara darbības sistēma ietekmē, kļūst arvien izpotītāki frontes līnijās. Tiek izmēģinātas arī ar mākslīgo intelektu darbināmas torņi, lai atklātu un notriektu Krievijas bezpilota lidaparātus, un sauszemes roboti vairs nav tikai eksperimentāla tehnika. Vairāk nekā 24,500 robotizēto misiju tika veikti 2026. gada pirmajā ceturksnī. Ukrainu ne tikai veids pretuzbrukumus, tā maina arī pašu aizsardzības un uzbrukuma tehnoloģiju. Tātad, kas vēl ir palicis Vladimiram Putinam? Viņa plāns par buferzonu Harkivā jau ir sabrucis. Ziemeļu spēki bija spiesti aizsargāties un nespēja nodrošināt savu aizmuguri. Taču Krievija joprojām ir bīstama, un Vladimiram Putinam vēl ir dažas stārtis piedurknē – vasaras ofensīva. 90. tanku divīzijas spēku palielināšana Pokrovsku un Orehivas sektorā liecina, ka Krievija plāno lielu ofensīvu Doņetskā šovasar. Kremļa loģika ir vienkārša. Atgūt zaudējumus ziemeļos, iegūstot teritoriju dienvidaustrumos, taču šī ofensīva joprojām sekos tam pašam nodiluma modelim. Tūkstošiem karavīru, simtiem transporta līdzekļu, milzīgi zaudējumi tikai lai iegūtu dažus kvadrātkilometrus. Un Ukrainas dronu tīkls, kas ar katru dienu kļūst arvien spēcīgāks, tikai vēl vairāk palielinās šo cenu. Mobilizācija. Jau vairākus mēnešus Kremlis cenšas aizpildīt karavīru trūkumu, slepeni iesaucot rezervistus, taču tas baidās izsludināt pilnīgu mobilizāciju. Daļējā mobilizācija 2022. gadā noveda pie masveida bēgšanas un protestiem. Putins varētu būt spiests izmantot šo kārti, taču, ja viņš to izdarīs, valstī pašā izcelsies liels haoss – enerģētikas karš. Krievija sistemātiski ir uzbrukusi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai pēdējās 3 ziemās. Tā pati stratēģija ir plānota 2026. līdz 2027. gada ziemai – iznīcināt Ukrainas apkuras un elektroapgādes sistēmas, lai piespiestu civiliedzīvotājus padoties. Taču Ukraina pēc katras ziemas ir pastiprinājusi savu aizsardzību, un rietumu sabiedrotie arī pātrina pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādi. Diplomātija. Putins izmanto Trumpu, lai piespiestu pamieru un sarunas. Viņš nes vēstījumu, ka mums ir iniciatīva. Tagad mēs esam vienojušies, taču realitāte frontes līnijās tam iebilst. Kamēr Ukraina neatkāpjas un rietumu atbalsts turpinās, Putina diplomātijas kārts paliks vāja. Un 5. kārts – kodola draudi, kas joprojām kalpo kā iebiedēšanas līdzeklis, taču tie ar katru dienu pamazām zaudē savu ticamību. Jau 4 gadus Kremlis vicina šo iebiedēšanas līdzekli, taču viņi to neizmanto, jo sekas būtu daudz smagākas nekā tā neizmantošana. Kā secinājums, visas Putina rokās esošās kārtas ir vai nu bīstamas, dārgas vai arī bez ietekmes. Buferzona ziemeļos sabrūk. Loģistika dienvidos tiek pakļauta uzbrukumiem, un izsīkuma karš centrā izsmeļ Krievijas spēkus, kamēr arī cilvēku pacietība izsīkst. Kremlis joprojām spēja uzbrukt, tas joprojām spēja iznīcināt, taču tas vairs nespēja virzīties vēlamajā virzienā. Īsāk sakot, Krievija cenšas pārzīmēt kartes sev vēlamā virzienā, taču frontes līnija nevienmēr seko.
Varbūt vēl ir par agru teikt, ka šis ir galīgais pagrieziena punkts šajā karā, taču viena lieta tagad ir skaidra. Putina cerība, ka laiks būs viņa sabiedrotais, pamazām sabrūk ar katru nedēļu. Putinam Bobčanska nav tikai parasts ciemats, tā ir ieeja Harkivā, buferzona viņa prātā un goda jautājums. Šīs durvis tagad ir slēgtas, nevis Ukrainas priekšā, bet paša Putina priekšā. Kāds ir jūsu viedoklis par to?